We've been hoping, we've been dreaming, we've been praying now for years. God would send us the Messiah, that His coming would be near. When God's angel spoke His message and His promise He declared, that our Son would be His prophet, we felt joy beyond compare. This is the time that the scriptures tell, when God will come and with us dwell, revealing love to give His Son, our Lord Emmanuel. When the angel stood before me, I was troubled by the sight. He said I would have a baby who would be the Son of God Most High. We're to name the child Jesus. He's the one the Father sends. He will be the Lord's anointed, and His kingdom will never end. This is the time that the scriptures tell, when God will come and with us dwell, revealing love to give His Son, our Lord Emmanuel. Then the angel told my husband that our son would be named John, that God's Spirit would indwell him when his life in me had just begun, that He'll turn the hearts of fathers back to love their precious ones. He'll restore His treasured children to their fathers with the coming Son. Now this child will be given, He will sit on David's throne. He will carry all our sorrows, and for every sin He will atone. What a miracle we're part of, for all things are possible with God. He has lifted up the humble. I am honored and I'm filled with awe. This is the time that the scriptures tell, when God will come and with us dwell, revealing love to give His Son, our Lord Emmanuel. Let Your presence fall, let Your word come true. We are waiting, Lord, for You. Let Your Spirit call, speak to us anew. How we long, oh Lord, for You. Let Your presence fall, let Your word come true. We are waiting, Lord, for You. Let Your Spirit call, speak to us anew. How we long, oh Lord, for You.
Šodienas tēma mums ir turpinās par mātes sirdi un runāsim konkrētāk par Marijas vizīti pie Elizabetes. Jo pagājušajā reizē mēs apskatījām šo pasludināšanas brīdi un noslēdzās ar to, ka eņģelis no viņas aizgāja. Un kas notiek tālāk? Mēs varam arī sekot līdzi svētajos rakstos, īpaši Lūkas evaņģēlijā no 1. nodaļas 39. panta līdz 56. ieskaitot. Tie būs tie mirklis, par kuru arī šodien tad mēs runājam. Un 39. pantā rakstīts, un Marija cēlās tajās dienās un steigšus devās uz kādu Jūdas pilsētu kalnienē. Cik daudz laika īsti pagāja starp eņģeļa aiziešanu un ar šo Marijas vēlmi? Mēs tikai varam iedomāties to situāciju, kādā Marija atradās, jo evaņģēlijā lasot šķiet, ka tāda starposma nemaz nav. Bet tiek atklāts šis brīdis, ka Marija steigšus dodas tālāk pie Elizabetes. Iespējams, ka tieši tāpēc eņģelis arī pieminēja savā vēstījumā Elizabeti, norādot, ka arī viņa, kas bija kā neauglīga, ir ieņēmusi un gaida bērnu. Un tas Marijai varēja būt arī kā pamudinājums, kā iespēja, veids, kā piepildīt to viņas situāciju, kādā viņa atradās, jo kam viņa varēja stāstīt, kam viņa varēja atklāt to, kas ir noticis, kas var noticēt šādai situācijai. Un šķiet, ka Elizabete ir viena no tām, kas var pieņemt šo viņas vēsti, tāpēc, ka viņa pati piedzīvoja šo Dieva neiespējamo darbību savā dzīvē. Viņa bija ieņēmusi, gaidīja bērnu, arī no situācijā, kad nevarēja būt bērnu, principā, kad nebija viņai. Viņa un Zaharijs, viņi piedzīvoja šo Dieva darbību konkrēti savā dzīvē. Un šķiet, tās ir viens no punktiem, kāpēc Marija dodās, lai varētu dalīties, tā kā apzināties un atrastu cilvēkus, kas viņu saprot. Otrs, protams, arī šis baznīcas tradīcijā pieņemtā doma, ka viņa gāja arī palīdzēt Elizabetei. Lai gan, ja mēs skatāmies, ka Elizabete kā priestera sievai, viņai bija kalpones un viņai palīdzētāji pietika. Drīzāk Marijai vajadzēja palīdzību, jo tas bija pirmais bērns viņai, un viņa, cik daudz viņa saprata, kas notiek, kā rīkoties, ko darīt. Bet Elizabete ir jau tālāk uz priekšu, un viņa labāk var palīdzēt, iziet arī Marijai cauri šai stadijai. Un tas uzsvars evaņģēlijā mums ir uz to, ka viņa steigšus dodas. Lūkas izmanto to vārdu, ko arī izmanto pie Jēzus augšām celšanās, kas nozīmē, ka Marija bija jau piepildīta ar vārdu, viņā jau bija vārds ienācis, un tad viņa iegūst šo, es teiktu, patieso stāju, šo mīlestības stāju, kas nespēja palikt miera stāvoklī.
mīlestība ir tāda, kas apzinās, kas notiek un rīkojās. Un tas ir tāds kā princips arī mūsu dzīvēs tajā, ka Dieva dāvana, kas mums tiek dota, ka viņa nav kā dota ar tādām īpašuma tiesībām pašam uz sevi. Un viņa nav dota tāpēc, lai paturētu sev. Viņa ir dāvana mums katram tiek dota ar domu, lai mēs šo dāvanu nestu tālāk. Un tas rada šo jaunas mīlestības sākumu. Un Marija ir mīlēta, un viņa dodas ceļā, lai mīlētu. Tāpēc arī ir šis arī pārliecība par to, ka viņa dodas pie Elizabetes, arī rūpējoties par viņu, sniedzot savu iespējamo palīdzību. Un ir šis jautājums, kad Dieva vārds iemājo mūsos, vai mums pietiek ar svētajām misēm un katehēzēm. Jo, ja Dieva vārds kļūst par miesu caur Euharistiju, mēs kļūstam viņa miesa, ko tas prasa no mums, vai tas prasa mums piecelties un uzsākt kādu kustību, ienest šīs pārmaiņas, kas nozīmē kaut ko mainīt, kas atšķirās no iepriekš esošā, kas izvirza jaunas prioritātes izvēlēs. Jo šo uguni nevar tikai saņemt sevī, tā ir jānes tālāk. Un tā ir atbildība. Atbildība, kas nesa līdzi, kā mēs redzam Marijā, ne tik daudz satraukumu, bet tādu īpašu prieku. Interesanti, ka, ja mēs apvienojam, saliekam kopā prieku un ticību, prieks un ticība ir lietas, kas veido žēlsirdību, patiesu žēlsirdību. Varētu, protams, uzdot Marijai jautājumu, kāpēc tu skrieni, Marija, kāpēc tu steidzies? Bet tai pašā laikā mēs saņemtu atbildes jautājumu, un kāpēc tu stāvi uz vietas? Marija neizvirza līdz galam šīs savas vajadzības pirmajā vietā, jo viņa varēja palikt mājās, lai sagatavotos bērna piedzimšanai, bet viņai bija svarīgi apmeklēt Elizabeti, jo viņa, var teikt, bija jau pirmā kunga mācekle. Mēs atceramies pēc augšām celšanās, kā sievietes skrēja paziņot apustuļiem par kunga augšām celšanos, to, ka viņš ir dzīvs. Tā arī Marija, saņemot vārdu sevī, nesot šo vārdu, viņa kļūst par mācekli, kur nes šo vārdu tālāk tiem, kas var viņu saklausīt, kas var saprast, kas var uzņemt pie sevis. Un šo saņemto mīlestību piepildīt caur šo savu kalpošanu, ko attiecina uz rūpēm par Elizabeti. Un tā ir žēlsirdība no Marijas puses, un žēlsirdība arī tāpēc, ka tā dzimsta no ticības. Jo ticības dāvana padara mūs spējīgus uz mīlestību savās mājās, tur, kur mēs esam. No ticības nāk spēja mīlēt personas, kas mums ir blakus, kalpot kopienai vai kustībai vai ģimenei. Tas
palīdz mums paplašināt šīs sirds robežas, lai žēlsirdība nekļūtu par tādu kā morāli, bet lai tā ir dāvana, kas ir kustībā. To mums arī atgādina māte Terēze ar savu lūkšanu. Es mēģināju latviski atrast īsti, nesanāca internetā, pēc tāds pievilkts tulkojums man sanāca. Kungs, kad es esmu izsalcis, dod man kādu, kam vajag ēdienu. Kad man ir skumi, dāvā man kādu, ko mierināt. Kad mans krusts kļūst smags, ļauj man palīdzēt nest cita krustu. Kad man nav laika, dod man kādu, kam jāvelta laiks palīdzībai. Kad es esmu pazemots, ļauj man kādu slavēt. Kad es esmu piesardzīga, sūti man kādu, kuru jāiedrošina. Kad man ir nepieciešama citu izpratne, dod man kādu, kam vajadzīga manējā. Kad man nepieciešamas rūpes, sūti man kādu, par kuru rūpēties. Kad es domāju tikai par sevi, pievērs manu uzmanību citam cilvēkam. Padari mūs cienīgus, kungs, kalpot mūsu brāļiem un māsām, kas dzīvo un mirst nabadzīgi un izsalkuši visā pasaulē. Izmantojot manas rokas, dod viņiem šodien viņu ikdienišķo maizi un dod viņiem mieru un prieku caur mūsu sapratni un mīlestību. Tā tāda skaista lūkšana, kas principā, kur mēs atklājam arī Marijas dzīvē. Un tālāk, Marija paliek kopā ar Elizabeti 3 mēnešus, jo mīlestība, kas nozīmē darīt labu, labas lietas labi, nozīmē darīt to tik ilgi, cik tas ir nepieciešams. Nevis tikai tāds vienreizēja darbība. Un tas mums vedina atkal tālāk par to, ka, ja mēs uzņemamies par kaut ko šo atbildību, šo žēlsirdības kādu rīcību, tad mēs daram to tik ilgi, cik tas ir vajadzīgs. Jo caur to mēs parādam, ka mēs piederam Kristum un dodam cerību tiem, kuriem tās nav. Tālāk mēs lasām Lūkas evaņģēlijā šo brīdi, kad Marija aiziet pie Elizabetes, un viņu satikšanās sākas ar sveicienu. Līdzīgi kā brīdis, kad eņģelis satiek Mariju, ir šis sveiciens, sākotnējais sveiciens, kas, atceramies, sagādāja prieku Marijai, un viņa tālāk nes šo prieku jau sveicinot Elizabeti. Un šis prieks sasniedz arī bērna sirdi, ko Elizabete nes savās miesās. Jo tas ir šis Dieva sveiciens, varētu teikt, svētā gara īpaša darbība, pieskāriens. Un Tēvs Antonio to raksta, ka kopā ar Mariju un Marijā svētais gars apmeklē pasauli un iedvesmo to no iekšienes ar mīlošu, radošu un svētdarošu enerģiju. Mēs no vienas puses saskaramies ar tādu unikālu svētā garā organizētu vai nodrošinātu satikšanos starp šīm divām sievietēm, un tā ir tāda kā misiju tikšanās. Lai gan patiesībā te mēs redzam 4 misijas, ko debesu Tēvs uzticēja gan bērniem, abiem diviem, gan mātēm. Un visi viņi ir sasaistīti kopā, visi ir vienoti, visi kalpo šai pestīšanai.
Un par šo sveicināšanos ir vērts pievērst uzmanību, jo sveicināšanā ir šī attiecību uzsākšana. Un tas iziet no tevis, liek atvērties otrā skatienam. Bieži ar šiem žestiem, ar ķermeni mēs izsakam šīs savas emocijas, jūtas. Un, ja es sveicinu otru, es skatos uz viņu. Tādā veidā atveros viņa noslēpumam. Un, ja pārliecība ļauj, tad sniedz šo skūpstu vai apskauj. Pēc mums īpaši kristiešu vidē ir pieņemta šī tāda tuvāka, varbūt sveicināšanās, sirsnīgāka, ļaujot tā kā atvērties otra noslēpumam. Savukārt pretēji mēs zinām, cik skumji un grūti ir tad, ja mēs nesaņemam sveicienu no otra. Mēs paši cik reiz esam piedzīvojuši no tā, ka mums paiet garām cilvēks. Dažreiz liekas, ka viņš redzējis ir tevi vai ne, un nesasveicina. Tā sajūta ir nomācoša. Un dažreiz šķiet padara mūs tādus kā neredzamus. Mums liek, ka mēs esam neredzami. Neesam vērtīgi viņu acīs, tā otra acīs. Un, lai arī ir pēc tam tur dažādi attaisnojās vai ne, un vēl, bet tas emocionālais kaut kāds ievainojums tiek radīts. Tie, kas tic un sveicina, satiekas ar otru, viņi zina, ka viņi ir gaidīti. Pēc arī svarīgi īpaši alfa kursā, kad organizē, kad sagaida tos cilvēkus pie durvīm un ieaicina iekšā apsēdienā. Kad biju ASV tajā konferencē, tas man arī īpaši uzrunāja šie cilvēki, kas bija nolikti pie durvīm, kas vēra vaļā, sveicināja, laižot iekšā. Tas tiešām rada tādu sajūtu, ka tu esi novērtēts, ka tu esi gaidīts un mīlēts. Un pirms šo divas mātes šo noslēpumaino, šo tikšanos notiek tāda noslēpumaina tikšanās, kad es varētu teikt, ka abi bērni satiekās, jo pirms vēl Marijas balss sasniedz Elizabeti, mazais Jānis jau priekā, jau lēkā, jau sakustās viņas miesās. Un viņas bērns Jānis jau atpazīst šo otru noslēpumu, kas ir pietuvojies viņam. Un arī Elizabete, kas jūtas pagodināta ar šo Marijas apmeklējumu, kuru viņa sauc par mana kunga māti, par svētīto, jo viņa ticēja kunga vārda piepildījumam. Un šī Marijas ticība ir šī pirmā svētība, ko evaņģēlijs mums sniedz, jo svētais Augustīns iet vēl tālāk, un viņš runā par to, ka Marija ieņem Jēzu vispirms ticībā, un pēc tam miesā. Viņš raksta, jaunava Marija dzemdēja ticībā, ko viņa ieņēma ticībā. Marija ticēja, un viņā piepildījās tas, kam viņa ticēja. Šeit ir tas uzsvars uz iekšējo piekrišanu Dieva vārdam. Marija ne tikai fiziski ieņem un dzemdē vārdu, bet viņas mātišķība sakņojas ticības aktā. Vārds vispirms tiek pieņemts sirdī,
un tad ticība kļūst auglīga viņas miesā. Un tāpēc mūsu ticība, mana ticība nav tikai apņemšanās vai vīzija vai pārliecība. Un Marija, nesot šo vārdu, viņa kļūst par šo svēto šķirstu, derības šķirstu, ko Izraēla tauta jau bija tajā laikā jau pazaudējusi, bet kas joprojām viņiem bija saglabāts dzīvajā tradīcijā un bija svarīgi, jo šis derības šķirsts bija vissvētākā vieta, kur nevarēja jebkurš tuvoties, kas bija viņu ticības centrs. Un Marija kļūst par šo šķirstu, par šo dzīvo lūgšanu tautas vārdā. Un tāpēc Elizabete arī uzrunā ar tādu šo tradicionālo izteicienu svētīta tu esi starp sievietēm, ko parasti pavada arī skatiens un rokas pavēršana uz debesīm, lai svētītu Dievu, kam seko pēc tam pārējie vārdi. Tādā veidā norādot arī ar tālākiem vārdiem svētīts tavas miesas auglis, kā Dieva vārds tagad ir Marijas miesās. Un šis sveiciens pēc būtības būtu jāadresē katrai sievietei, katrai mātei. Šī Elizabetes svētība attiecas uz visām sievietēm, visām Ievas meitām, visām pasaules mātēm, uz visiem Marijas pēcnācējiem. Lai šī svētība nāk pār katru no viņām, bet plašākā nozīmē, kā to māca arī mūsu harizma, šai svētībā viņa jānolaižas pār katru cilvēku, kuru apdzīvo šī Dieva klātbūtne. Patiesībā katra dzīve slēpj savu šo iekšējo dvēseles pili, kuru apdzīvo kungs, kuru mēs satiekam šajā dvēseles pilī. Mēs kļūstam arī par šo kunga klātbūtnes vietu, par šo šķirstu, svēto šķirstu, kas nes Dieva vārdu. Un no šī satikšanās prieka, kas no tā veidojas, kas aug svētajā garā, nāk šī Marijas atbilde, kas nāk kā slavas dziesma, Magnificat, slavas dziesma Dievam. Un mēs sadalītu šo divās daļās. Pirmā daļa, kas izsaka vispirms šo personīgo tādu saucienu, kas paceļas debesīs, lai slavētu Dievu, viņa paveiktās lielās lietas. Un tas ir tāds jauns lūgšanu veids, mēs varētu teikt, kristiešu veids, jo agrāk šī slavēšana tiek attiecināta tikai uz Tēvu, bet tagad viņa atsaucas uz Dievu, ko Marija nes savās miesās. Un tēvs Antonijā par šo raksta, ka tradicionālā slava Dievam par lielajiem darbiem, ko Jahve paveicis izredzētās tautas klēpī, kļūst par slavu, par bezgalīgo darbu, ko viņš veica Marijas jaunavas miesās. Tradicionālā prieka dziesma par Dievu glābēju
kļūst par prieku Jēzum, kuram būs jāglābj tauta no grēkiem. Un pirmo reizi cilvēces vēsturē to uztver sieviete, kas ziedojusi Dievam savas mātes sirdi. Un tieši šo žēlsirdīgo savienību viņa sludina visām paaudzēm. Mēs, lasot veco derību, arī varam redzēt, ka šis princips ir saglabājies, kad sāk ar atceroties ar Dieva darbiem savā dzīvē, gan Mūzus, kad pirms nāves sapulcina tautu, atkārtotā likuma grāmatā mēs lasām šo uzskaitījumu par Dieva lielajiem darbiem, kas tika veikti tautas dzīvē. Jozo pirms nāves arī pirms šīs svētības, pirms pamudinājumiem vispirms uzskaita Dieva lielos darbus, paveiktos darbus. Un arī Marija atklāja vispirms šo Dieva rīcību viņas dzīvē, un viņa runā par sevi Dievā, kas ir ticības akts, un viņa būs svētīta paaudzēs, kas ir šis cerības akts. Un tad caur šo ticību un cerību nāk šis mīlestības sludinājums, šī slavēšana par šīm lielajām lietām. Un tad mēs varam veidot savu magnifikātu, savu šo slavas dziesmu, norādot uz tiem lielajiem darbiem, ko Kungs mūsu dzīvēs dara. Vai es šodien jūtos kā Marija un varētu runāt par sevi Dievā, atceroties uz viņa darbiem, vai arī ko man nozīmē priecāties par Dievu. Un pāvests Francisks mums saka, ka tas ir iespējams aicinot paaugstināt Kungu ar savu darbu mūsu dzīvē. Viņš Kunga eņģeļa uzrunā 19. gadā uzrunājot teica: Marija priecājas par Dievu, kas zina, vai arī mums ir gadījies priecāties par Kungu. Mēs priecājamies par sasniegto rezultātu, par labu ziņu, bet šodien Marija mums māca priecāties par Dievu. Kāpēc? Tāpēc, ka Viņš, Dievs, dara lielas lietas. Patiesībā slavēt nozīmē cildināt realitāti par tās lielumu, par tās skaistumu. Dzīvē ir svarīgi meklēt lielas lietas, citādi mēs pazudīsim daudzos sīkumos. Un šī Marijas lūkšana, viņa nepaliek personiska, gluži pretēji. Viņa atver šo apziņu, ka viņas dzīve ir pestīšanas vēstures centrālā daļa. Un tā ir šī himnas otrā daļa, kas atgādina šos pestīšanas darbus, ka Viņš ir tas, kas skaidro, kas izkaisa, kas nogāž varenos, kas pieceļ nabadzīgos, kas piepilda izsalkušos. Kristīgā izpratnē pestīšana patiesībā nav atkarīga no tā, ko mēs cenšamies darīt, bet no tā, ko Viņš darīja vispirms. Un šī Marijas slavas himna Dievam, tas nenorāda uz šo sociālo kaut kādu pestīšanu, jeb glābšanu sociālā līmenī, bet tā ir Dieva būtības atklāsme. Caur to viņa atklāja, kas ir žēlsirdība. Un līdz ar to Magnificat
ir arī viens veids, kā mēs varam pārbaudīt savu sirdsapziņu. Visbiežāk to daram, protams, caur baušļiem. Vēl mēs mēdzam sirdsapziņu pārbaudīt caur kalnu svētībām. Bet Magnificat arī ir vēl viens veids, kā mēs varam ieskatīties. Vispirms ieskatoties Dieva žēlastībā un kā tas attiecas uz mums. Marija saka, ka kunga žēlastība nolaižas par tiem, kas viņa bīstas, kur bailes viņa nesasauc ar ciešanām, bet gan ar rūpēm par saņemto mīlestību. Marija saka, ka kunga spēks izkliedē lepnos un viņu sirds domas, jo patiesība ir tā, kas izgaismo mūsu dzīvi līdz tādam brīdim, kā atbrīvo no ilūzijām, no maskām, kad mēs esam pārāk piepildīti ar sevi pašu. Marija saka, ka kungs gāž varenos no troņiem, jo viņam nav vajadzīgi vareni vīri, bet viņam ir vajadzīga šī spēcīgā mīlestība. Un dažreiz viņš ļauj krist mums no mūsu troņiem, lai pazemībā mēs varētu nākt pie viņa. Mums Marija saka, ka kungs piepilda mūsu izsalkumus ar labumiem, ja mēs virzām uz labestību, bet ik pa laikam var arī mūs it kā sūtīt ar tukšām rokām, ja es ņemu pārāk daudz un nepareizi izlietoju pieņemtās dāvanas, lai spētu atgriezties un no jauna atklātu šo žēlsirdību savā dzīvē. Un visu šo iemeslu dēļ Svētais Ambrozijs mums atgādina, ka Marijas uzdevums kļūst par mūsu uzdevumu. Viņš savā evaņģēlija izklāstā, Lūkas evaņģēliju skatot, viņš raksta, lai Marijas dvēsele paaugstina kungu katrā, un Marijas gars katrā priecājas par Dievu. Ja saskaņā ar miesu ir tikai viena Kristus māte, saskaņā ar ticību visas dvēseles dzemdē Kristu. Nepietiek ar to, ka mēs nesam Kristu savā sirdī. Mums ir jānes viņu pasaulē. Marija no savas puses nepaliek pasīva attiecībā uz pasaules notikumiem. Viņas šī pieredze ar Dievu izpaužas mīlestības konkrētā izpausmē, ko mēs varam mērīt pat kilometros, ņemot vērā to apstākļu un vidi, kādā viņai bija jāmēro šis ceļš līdz Elizabetei, kas ir vairākas dienas, tur ap 160 kilometriem, tas attālums, kur Jāzeps viņu nevarēja pavadīt līdzi, kur neviens no radiniekiem, no tās ģimenes, kur viņa dzīvoja, nevarēja nākt līdzi, kur viņa ar iespējams ceļa biedriem, kas pa ceļam gāja, vienkārši gāja kopā to ceļu. Un to pašu domu par mīlestības darbību, kas tiek mērīta, runā arī Svētā Terēze Dvēseles pilī, kad viņa raksta par to, ka žēlsirdība ir labākais Dieva mīlestības pārbaudījums. Ja mēs gribam saprast, cik mēs ļoti mīlam Dievu, vai mēs mīlam Dievu, tad mēs skatāmies uz to, cik mēs esam žēlsirdīgi. Un savu mīlestības progresu pret tuvāko mēs varam mērīt,
skatīties, redzot, vai pieaug mūsu žēlsirdība attiecībā pret tuvāko. Un tas pats attiecas, kā šodien runājām, par mīlestību pret ienaidniekiem. Cik mēs progresējam attiecībā uz šo mīlestību, mīlēt ienaidniekus, ko Jēzus mums šodien aicināja lasījumā. Tik daudz to mēs arī varam mērīt caur šiem mūsu kaut kādu rīcību, caur žēlsirdības darbiem. Un mūsu kustība, mūsu kopienas un mūsu darbi ir saņēmusi šo harizmātisko dāvanu, kas māca iedziļināties sirdī, veidojot attiecības ar kungu. Tieši tāpēc esam aicināti uz šo Marijas uzdevumu, konkrēti uz šo baznīcas veidošanu, ar tādu pašu dedzību un dziļumu, gan šai iekšējai kalpošanai, gan ārējai kalpošanai pasaulē. Un savā ziņā šī mūsu harizma karmelītu vārdos izpaužas kā šis vislielākais dziļums tam, kas notiek Marijas sirdī. Mēs redzam, ka noved pie šīs maksimālās misijas darbiem. Viņas rīcība paplašinās pasaulē, izplūst pasaulē. Viņa nepaliek ieslēgta sevi. Un uz tādu Marijas uzdevumu arī mēs esam kā kustība aicināta. Un jā, tad šī epizode noslēdzas ar to, ka 56. pantā, ka Marija palika 3 mēnešus un tad atgriezās mājās. Tad ir šis brīdis, kad tas nav tālāk evaņģēlijos aprakstīts līdz Jēzus dzimšanai, šis klusums, kurā Marijas ķermenis mainījās, un Jāzeps bija tas, kas viņu sargāja. Un pasaule nezināja, ka Dievs un cilvēks viņā pieauga. Tas bija tas brīdis, kad Marija atgriežoties jau varēja iet pie Jāzepa dzīvot. Tad bija pagājis šis sadarināšanās gads, ko pagājuši, kad arī šajā reizē runājām, saprotot arī, kāpēc šos 3 mēnešus viņa nevarēja uzreiz iet pie Jāzepa. Exalting, her spirit is rejoicing in her God, her Savior. Now all generations will hear her exaltation of the one who does great things and shows her favor.